Sveiciens visas brīnišķās, mīļās, mirdzošās, kosmiskās gaismas būtnes. Šis būs tāds mazliet īpašs, ja tā var teikt, ieraksts un vēstījums, jo tā ir sanācis, kad esmu šobrīd šeit te, Grieķijas daļā, ko mēs šeit uz zemes saucam par Krētu. Un šeit ir atsevišķu dažādu īpašu gaismas būtņu, būtību, klātsamība. Un pietiekami lieli darbi un procesi notikuši par šo pietiekami ilgo laiku, kamēr es šeit esmu. Un gribētos ierakstīt kaut vai vienu praksi, lai tā paliek patiešo no šīs salas, no šīs enerģijas, jo īstenībā jau man liekas, ka, ja ir atvērta sirds un apziņa, cik viņa šajā brīdī ir atvērta, pa maksimumu, cik es pirms šobrīd varu, ja? Tad man šķiet, ka jebkurā pasaules vietā, kur es braucu, kur es ierodos, es varu ieraudzīt gan to, teiksim, zemes izpausto versiju, kas tur notiekās, gan vienu vai vairākus līmeņus augstāk, gan arī to, ko pats augstākais, kā saka, līmenis šeit ir iecerējis un paredzējis. Un caur katru gaismas būtni, kas ierodas kaut kādā vietā, cik vien iespējams apzinātā veidā un stāvoklī, notiek kaut kādi gaismas procesi un darbi, atbilstoši tam, kādas ir mūsu iestrādnes un atbilstoši tam, kas caur mūsu lauku, caur arī tā saucamo mūsu katra kanālu var notikt. Un ar ko ir īpaša Krētas sala? Jāsaka, agrāk arī neesmu jutusi lielu aicinājumu te braukt, bet tā kārtē arī sanāca. Man pēdējā laikā laikam lielākoties sanāk tai saucamie impulsu ceļojumi, kad saliekās viss tā, ka tieši uz šejieni man ir jānonāk, lai gan es nevaru teikt tāpēc, ka es būtu to ārkārtīgi pati gribējusi. Bet tā sanāca, mēs ar ģimeni izlēmām šeit atbraukt vasarā. Jāsaka, ka mēs esam trāpījuši lielajā 37-40 grādu karstuma vilnī, bet jāsaka, arī tas ļoti netraucē. Vienkārši būt, priecāties, baudīt, jo galu galā tik ļoti tās saules Latvijā pietrūkst. Tāpēc es arī no visas sirds uzņemu šo dievišķo saulaino gaismu. Un tas, ko es šeit daru, es veidoju aizvien padziļinātāku, tiešāku saikni ar lielo gaismas skolotāju Ilarionu. Ilarions ir viens no lielākajiem dziedinātājiem, dziedniekiem gaismas skolotāja līnijā, šeit mums ap zemi esošajā un zināmajā. Lai gan lielie skolotāji, protams, augšām celdie meistari, viņi jau katrs ir šajā noteikti atsevišķā sfērā pietiekami lieli meistari, bet tāpat kā mums šeit uz zemes, tāpat arī viņiem ir kaut kādas savas šīs te dziļāk izstrādātās gaismas šķautnes, pieredzes, tas, ar ko viņi uz zemes visvairāk darbojušies, un tieši caur to viņi arī izpausties. Jāsaka, ka arī visa Ēģipte ir šī te, var teikt, senās Atlantīdas teritorija, uz kurien pārcēlās, tā var teikt, visi tie, kas izglābās no Atlantīdas bojājas, tad, kad viņi nogrima Atlantijas okeānā. Un bija Atlantīdā arī šis te Ilariona dziedinošais smaragdzaļo toņu gaismas templis. Un Atlantīdai bojājot, tika nolemts tas, kas šobrīd ir zināms no gaismas līmeņiem, pārnes šo templi šeit smalkajā līmenī virs Krētas salas. Skaitās, ka šī ir Ilariona svētvieta, un šeit ir gaismas līmenī iespējams padziļināt ar viņu savienoties. Man personīgi ierodoties pārņēma ārkārtīgi milzīga māju sajūta, lai gan man ir sajūta, ka savā zemes dzīvē šeit neesmu bijusi, bet tā enerģija, tā ir droši vien līdzīga tāpat kā Glāstamberijā, varbūt tāpēc, ka te ir tik daudz šo dievišķo būtņu, kas šeit ir bijušas izpaustā formā, šie grieķu dievi, droši vien arī citi, tāpēc tā enerģija liekas tik, it kā pēc šīs vibrācijas augstās, tik tuva un tik pazīstama, bet ļoti, ļoti izteikta sirds māju sajūta. Vispār kopumā man ļoti, ļoti patīk Krētas sala, ir ārkārtīgi vieglas, gaismotas, gaisīgas, brīvas enerģijas no enerģētiskā viedokļa. No cilvēciskā viedokļa, te tāpat kā daudz kur citur, manā sapratnē ir ārkārtīgi milzīgs zemi apēdošs patērēšanas kults. Tas, laikam, šobrīd pasauli tik ļoti ir pārņēmis, ka, labi, es nekomentēšu, jā, bet, acīm redzot, tā ir lielo spēku cīņa, un tad jau redzēs, kā tur viss notiksies, un tik, cik varam, tik ietekmējam, bet, visvairāk to, ko mēs varam darīt, ir būt šajā tīrgaismas mīlestības frekvencē, šajā tīra lūkšanas stāvoklī, dziļā pazemībā un pateicībā par visu, un šī tīrā vibrācija, viņa kārto arī lauku un telpu, ne tikai mums, bet arī planetāri. Lūk. Un tad šajā brītiņā gribētos nodot šo Ilariona tīrgaismas klātbūtni, viņa kā liela dziednieka. Es vairāk par šo Ilariona dziedinošo lauku stāstīšu online, pēc atgriešanās no Krētas, bet šobrīd klātsot tīri šajā Krētas zemē, šeit pat pašā jūras krastā, es esmu pilsētā ar nosaukumu Retimnonu.
Tā ir trešā lielākā Krētas pilsēta, pirmā ir Kazandzaki un otrā ir Čanija, ja nemaldos. Un šī Retinona, viņa ir tāda mazliet kaut kas starp Itāliju, starp Grieķiju, tā ļoti, var teikt, romantiski. Lūk, tāpēc šī ir tāds foršs tāds viduspunkts, ja tā var izteikties, salai, jā, un šeit ir tādas arī pietiekami gaismoti tādas atbalstošas enerģijas, lai ierakstītu kādu skaistu gaismu praksi. Vēl ko gribu piebilst, katru mirkli padziļinātāk savienojoties ar Ilariona tīrmīlestības gaismas apziņas lauku, pilnīgi noteikti šeit vismaz, nezinu kā citur, viņš visu laiku ir absolūtā vienotībā ar Lady Nada. Jā, šī lielā gaismas skolotāja arī varbūt mazāk retāk dzirdēta un izpausta, bet viņi ir sadarbībā absolūti, jo tiklīdz es saku vārdu Ilarions, uzreiz ir Lady Nada. Reizēm pat tā kā vairāk pa priekšu un izteiktāk ir šī viņas klātbūtne šajā dziedināšanas laukā. Un ir samariešu tīrmīlestības gaismas grupa, ir Erceņģelis Kristiāls laukā, kas atbild par šo zemes kristālisko gaismas lauku mūsu katra iešana šajā savā kristalizācijā, šajā savā kristalizēšanās, Kristus stāvokļa atvēršanā, aktivizēšanā. Vēl pirms brīža bija klātsošs Erceņģelis Anēls, jā, tepat ir. Dieviete Uztujviela, Uztujvieli Nandat, tā būtu sakrālajā valodā pareizi jāsaka. Vismaz tas, kas caur mani tiek skandināts un raidīts. Arhistratēģis Mihēls, Erceņģelis Gabriels, Metatrons, Sandalfons, Ariels, Meirubiels, Sithu mīlestības gaismas līnija, tā ir tā, ko es šobrīd savā dzīvē jūs padziļināt miedarbību, Aurobindo skolotājs, Aurikviels, Saint-Germains. Lūk, un tā kā darba process jau ir sācies, man šajā ierakstā nebija paredzēts necik gari runāt, tikai nodot enerģētisko praksi. Tāpēc ieelpojam, izelpojam, sajūtam sevi savā sirdsgaismas laukā un centrā. Tīra absolūta mīlestības, dzidra mīloša gaismas frekvence. Lūdzam Tēva absolūta dziļa vibrējoša mīlestības piesātnu tādu klātbūtni, apziņas vēršanu, dziļas skaidrības vēršanu, balansēšanu visos mūsu laukos un ķermeņos. Meistars Ilarions ienāk laukā cauri mugurkaula līniju aizvien dziļāk un dziļāk. Es ieelpoju un izelpoju tīru, absolūtu, 100% mīlošu, dievišķu, patiesu gaismu. Lūdzu, lai katru brīdi spēju, jebko ieraudzīt aizvien patiesākā, tavā absolūtas gaismā. Un visu, kas nav šajā 100% tīrā, absolūtā, patiesā mīlestības gaismā, mēs lūdzam atstāt šo lauku tagad, uzreiz un pavisam. Sirds skaidra vibrēšana. Ieelpo, izelpo, aizvien vairāk sajūta iegremdēšanos sirdsgaismas laukā un telpā Lady Nada, arī visam, skolotājs Ilarions un ļoti klātsošais skolotājs Saint-Germains, viņa tā kā tāda triāde. Šobrīd notiek lauka vēršana, harmonizēšana, balansēšana vairākos līmeņos, lai var nodot šīs enerģētiskās plūsmas. Sajūtam sirdsgaismas lauku, mans dievišķais, augstākais, mīlošais es. Erceņģelis Raziels klātesošs. Sinhronizēšana zemes tīrgaismas līnijām, Aurobindo, Aurikviels. Sanatam, sanatam satram, saturi vasti. Trigāja, namisti vieli egustru, rautinum kaistra. Mūsu mīlestības gaismas lauks ir atvērts pār jums, brīnišķās, mīlošās, mirdzošās, šo zemi saka apmeklējošās, tīrgaismas būtnes, būtības un struktūras. Mēs esam Ilarions, Saint-Germains, Aurobindo, Aurikviels un Lady Nada sievišķajā mīlestības gaismas līnijā. Sīrijus tīrgaismas frekvence arī ir klātesoša. Skolotājs Sanat Kumara mīlestībā.
seknu vieli kamistrum, astrum, astrum venistrā. Elpojam lēni un dziļi, jo mierīgāka lēnāka elpa, jo mierīgāks prāts. Ja domas nāk, vienkārši ļaujam tām aizslīdēt tālāk uz priekšu, neielaižot dziļumā, neiegremdējoties, nepieķeroties. Tu esi vienots, tīrs, bezgalīgs, dievišķas mīlestības apziņas gaismas lauks. Visa tava šeit, zemes fiziskā esība, tas ir dievišķs gaismas templis, kurā mīt tavs gars, tīrā dievišķā elpa, tīra absolūta frekvence. Sinhronizācija ar māti zeme ar Dievi gājušajā brīdī. Angstum, namistum. Vesitā, vesitā. Elpo un vēro savu sirdsgaismas lauku un sajūti savu augstāko dievišķo būtību caurstrāvojam. Tiem, kam grūtāk patiešo savienoties sajūtat, kā ieplūst caur galvas virspusi. Zeltaina dievišķa plūsma, kas izgaismo katru šūnu, katru kodoliņu, katru molekuliņu. Mans patiesais, tīrais, augstais dievišķais es, sanctum ravelum, astrum venistrum kabilā. Gajas augstākā tīra rezonance cauri laukam un telpai. Adieti vieli cum venistrum. Mēs esam nākuši padot pretī roku, saka. Padot roku tev tagad, šeit, šajā brīdī. Tavai mircošai zvaigžņotai esībai, kas tik piesātināta ar miljoniem zvaigžņu putekļu, zvaigžņu mirdzumu un pēri, kas ceļojuši uz bezgalīgi cauri laikam un telpai, savācot katru šo zvaigžņu puteklīti, kā tik bezgala vērtīgu, tik mirdzošu, un padarošu visu tavu zvaigžņoto būtību aizvien vizuļojošāku, caurmirdzošāku, tīrvibrējošāku. Tu dievišķā gaismas frekvence, kas vibrē šajā fiziskajā ķermeņa templī, šajā gaismas templī, Gaijas templī. Gaija, tu Gaija, māte zeme. Atveras tīra rezonances gaismas telpa, mostas dievišķie aspekti. Altum kamistrum venistrā. Elpo lēni, elpo dziļi. Ļauj sev saņemt. Tik, cik tu šobrīd spēj, saskaņā ar tavu augstāko es, dvēseles ceļu un dievišķo plānu. Šobrīd samata kumaras vibrācijas laukā pastiprinās ar katru brīdi aizvien vairāk un vairāk. Un tas ir tas, kas jauns, kas ir atklājies šajā salā, ir vārds alhķīmija ar H burtu iekšā. Ja agrāk mēs vienmēr teicām alķīmija, tad šeit, ieejot padziļinātos gaismas savienojumos un sarunās ar gaismas struktūrām, viņi saka, šeit notiek sakrālā gaismas alhķīmija. Ja? Mēs izveicām tādu padziļinātu gaismas seansu, atverot ļoti lielu koplauku ar Ivetiņu Rozīti. Mums tas kopā diezgan brīnišķīgi izdodās, un caur viņas lauku arī ļoti nāca šī vārda vēršanās, kas sajūt šo dievišķo alhķīmiju. Bezgalīgas sirds gaismas matricas transformācija. Tā ir tā dievišķā alķīmija spēja tik dziļi iet sirds gaismas telpā laukā, lai sasniegtu šo sakrālo visdziļāko telpu, caur kuru mēs katru šajā alhķīmijā varam transformēt laiku un telpu un būt tas, kas gribam, tur, kur gribam, tad, kad gribam. Un bieži vien ļoti daudzas sakrālas lietas elpo lēni, dziļi vēro savu sirdi. Ir noslēptas mūsu skatienam, samiksētas, samainītas ar kaut kādām modernisma lietām,
Un katrs burts ir vibrācija, katra skaņa, katrs vārds, katra mazākā molekula. Un atliek tikai izmainīt kaut kādu burtu, vārdu, un jau mainas lietas vibrāciju un būtību. Mēs vairs neuzrunājam to patieso, pie kā mēs dodamies. Un tāpat, teiksim, tiecoties uz šo garīgo, dziļo, sakrālo alķīmiju, varbūt nepareizi runājot, kādu burtu nenosaucot, mēs nevaram atvērt šī procesa vibrāciju savā laukā. Tāpēc viņi saka, šī sakrālā alķīmija, jā, mēs varam pa jaunam šo vārdu rezonēt savā laukā, skanēt, dzirdēt. Alhu satrum, amistrum, sahalai, elatikai, numisatri, numigai. Alhu savijā, sustunam, sustunam. Bodhisattva. Bodhisattvas tīrgaismas frekvence. Jā, frekvence. Modina dziļgaismas elementu. Šobrīd sajūtīsiet tādu izteiktu tā kā ar pirkstiņiem viegli masējošu, tādu tirpinošu sajūtu sirds centrā. It kā dieva plauksta viņā iegremdētos un gribētu tā kā pamasēt, izkustināt šo sirds gaismas vibrāciju, lai mostas mūsu sakrālā gaismas sirds telpa dziļumā, savā alķīmiskumā. Dievmāte Marija saka, tu esi nākusi un nācis atmosties, mīļā mana kosmiskā gaismas būtne, nevis šeit, klīst pa zemi aizvegušā stāvoklī. Mēs tevi aicinām būt šī apzinātībā katru mirkli, katru brīdi, aizvien vairāk, aizvien dziļāk, aizvien atmodinātākā stāvoklī. Sirius un Plejāžu grupas kopā ienāk šajā laukā un strādā uz alķīmiskā kanāla aktivizēšanu, katra mūsu sirds dziļbūtībā, tonalitātes un rezonances pārformatēšana, upgrades, tīra saules vibrācija, usuļu vieli, nastrum, mistrum, dieve Gaija, dieve Reija, dieve Sofija. Šeit skaitas arī svētais kalns, zem kura ir ala, kas tiek dēvēta par alu, kurā Reja dieve noslēpa zevu, lai viņa tēvs viņu nesaplosītu. Cik tas ir patiesi, tas ir cits jautājums, bet, ir klātesoša dieve Reja, Gaija, Sofija. Šobrīd notiek alķīmiski procesi, kas paceļ katra vibrāciju augstāk, atbrīvo lauku, dziļāk, tīrāk. Vienādojas, saka mātes zemes un debesu tēva gaismas līnijas aspekti mūsu katra dziļbūtībā. Sirius Magerāde. Dievišķa ziedēšana atveras tevi ar katru brīdi aizvien vairāk un vairāk. Sirds gaismas telpā klusums, tu vēro un klausies savu dziļu patieso tīro frekvenci. Tāda interesanta frāze saka, kā sirds monādes modināšana. Jūs ziniet, ka monāde ir šis augstākais, tīrais, dievišķais gaismas grauds, kas mēs esam, kas ir katrs savu pirmotnīgumu atdalījies no liela absolūta, lai dotos savā pieredzē, lai absolūta esība, apziņa pieredzēt sevi caur šo monādisko gaismas daļiņu, kas tālāk iet uz leju, integrējoties nonākot ķermeņiskās šajās te inkarnācijās. Viņi saka, šobrīd notiek sirds monādes modināšana. Sirds monādiskie aspekti iegaismojas ar katru brīdi aizvien vairāk un vairāk. Un laukā ir klātsoša dieve Sofija, lielā visuma vieduma gaisma, dievišķā, sievišķā, šī lielā gudrība, zinība. Sofijas elementi formatē jaunu apziņas telpu, saka.
Sofija saka, top veidojas jauna meistarklase, kā formatēt, atvērt šo jauno sakrālo alhķīmisko sirds gaismas lauku un telpu tagad un šeit un tagad. Lielā dievišķā visuma gudrība, lielā pirmradīšanas enerģija tā runā ar mums katru, sakrāli mūsu sirds gaismas telpā, aizvien dziļāk, aizvien skaidrāk, aizvien saprotamāk katrā mirklī. Viņa saka, tu, kas esi nogājis tik garu ceļu, tu vienkārši nevari mūs nedzirdēt, neredzēt, nesajust. Savu tīrdievišķo frekvenci, vibrējam kopējā vienotā mīlestības apziņas gaismas laukā, dažādās dimensijās, vienlaikus, un šeit uz zemes arī dzen. Gaismas templī, kas ir tavs ķermenis. Tīri monādiskie aspekti sinhronizējas ar zemes tīrmīlestības apziņas gaismas frekvenci un lauku. Tīrs ir jūs magerāde nodot jaunus elementus, sirds gaismas kanālu. Sirds paplašinājums ar katru brīdi notiek arvien vairāk un vairāk, lai mēs spējam ietvert aizvien vairāk un vairāk šo tīrs, beznosacījuma dievišķas mīlestības esamību katrā ielpā un izelpā. Modini savas saknes, modini tās, saka Dievmāte Marija, Leidija Nada, Leidija Venēra. Modini dziļi sakrālos fenomenus, kas vibrē tavā pieredzē, tavā apziņā katrā brīdī aizvien vairāk, skaidrāk, dziļāk un patiesāk. Modini absolūta tīra klātesamību savā kanālā, savā gaismas esamībā, savā skaidra apziņā. Sanat Kumara, Leidija Venus Kumara. Tie ir dievišķas mīlestības frekvences, aktivizēšana un integrēšana, padziļinātāk, tagad un šeit un tagad. Nolaižas pār tevi tīrgaismas svētības sakrāla, mīlošā, dievišķā, visu varenā, radošā, visuma gaismas būtne. Runā tavi eņģeļi, tavi erceņģeļi, gaismas skolotāji un pavadoņi. Runā tavas sirds balss, runā Marija Magdalēna. Dievišķā skolotāja, kas vibrē mūsos katrā, tevī, manī, mūsos. Šī tīra Kristus Magdalēnas rāda savienotā vibrācija. Tā ir tik patiesi, viegli un skaidri atpazīstama un sajūtama visā tavā struktūrā. Ļoti liela tava esības un ceļa daļa šeit uz planētas Zeme. Tā ir tapusi, tā ir veidojusies caur šo tīru Kristus, tīru Magdalēnas vibrāciju, caur šo viņu kristālisko apziņas lauku. Tā ir formatējusies un veidojusies klātesot viņu sakrālajiem, tīri kristāliskiem gaismas elementiem. Dziedinošām energo formām, saka Marija Magdalēna. Un tīri saules klātbūtnei. Un tagad ieelpojot, izelpojot, ieraugi savu sirdsgaismas sakrālo telpu. Tie, kas varbūt meditē retāk, sajūtam, ka mēs ar savu gaismas sesiju varam ienirt sirdsgaismas laukā kā skaistā dārzā, pļavā vai kalnos. Atrodi vietu, no kuras tu sāc savu gaismas ceļu, šo gaismoto meditāciju. Un tu ieraudzīs 3 gaismas skolotājus, stāv un 3 stūrī sadevušos. Tā ir Leidija Nada, tas ir Saint-Germains, tas ir Ilarions. Lauku ieskauj Leidija Venēra, dieviete Venēra.
Un šīs trīs gaismas būtnes, šie trīs skolotāji veido tādu kā gaismas trīsstūri sirds gaismas centrā. Pavēro, vienkārši esi klātesošs, klātesoša. Tu esi aicināts un aicināta Ilariona gaismas mītnē, Lēdija Nada gaismas pavadībā un Senžermēna gaismas uzraucībā. Nodosim visu tīrāko, visu skaistāko, kas šajā laukā ir pieejams, tavā gaismas rīcībā, integrējot tavus gaismas ķermeņos, šos sakrālos elementus, un tīri dziedinošu sakrālu un mīlestības saustarotu klātsamību. Ielpo, izelpo. Strum, vestrum, anstrum. Attraga. Sinassatrika nasikai. Eliati natikai. Avinasatigai. Sīrijus frekvence pacēla lauku aizvien augstākā un augstākā vibrācijā. Ir vajadzīgs ļoti dziļš tāds noskaņošanās process, lai varētu ieiet šajā sakrālajā frekvencē. Lēdija Ilariona, skolotāja Ilariona un Lēdija Nada gaismas templī. Rāda, ka tas tā kā apvienots viņu abu gaismas templis. Saka, sakrālā sadarbība un miedarbība starp mums ir veidojusies caur gadu tūkstošiem. Patiesībā pat simtiem tūkstošiem. Tagad tas tiek nodots jūsu rīcībā, jūsu zvaigžņotai esībai, lai atbalstītu jūs katru vienu, ieiet savā pilngaismas spēkā, atvērties savā dziļgaismas diženumā, varenumā, plašumā, sakrālās, kosmiskās, alhķīmiskās, varenās, diženās, tīra absolūta gaismas būtnes. Tu varēsi paskatoties savā sirds telpā, ieraudzīt tādus tā kā baltus gaismas vārtus, kā arku, kur vienā pusē stāv Lēdija Nada, otrā pusē Lēdija Venēra, un baltas gaismas kāpnes, kas iet uz augšu, iespējams caur vijoni. Un mēs paceļamies Lēdija Nada tīras sirds vibrācijas gaismas laukā un telpā. Man jāsaka, mīļās kosmiskās gaismas būtnes, ka tā ir tik ļoti tāda pirmatnēji tāda tīra, ekoloģiski gribas teikt, tāda tīra vibrācija, ka varbūt ne uzreiz katram izdodas to sajusti, jo mēs esam diezgan visa kaut kā saņēmušies, kas neatbilst patiesībai, un visbiežāk mēs nespējam just kaut kādu patiesu tīru frekvenci vai vibrāciju tikai tāpēc, ka mūsos ir ļoti daudz uzstādījumu priekšstatu par to, kā tam vajadzētu būt, kā tas ir. Un tāpēc ir tik svarīgi katreiz, katrā praksē notīrīt, atlaist, nolikt zemē, pateikties, noliekties, pieņemt visu to, kas notiek ar maksimāli tīru skatienu kā bērnam, kas pirmo reizi ieiet jebkurā vietā, telpā, notikumos, kas nezina neko par to, kas tas varētu būt, un ļaut šai tīrai frekvencei runāt un strādāt pašai par sevi. Lauks paplašinās. Sinhronizācija tīrgaismas elementiem. Saka, Jordānas upes gultne maina savu būtību. Mainās tīri Kristus tecējums cauri šai zemē, cauri Izrēlai. Mūdinot arī gaismas apziņas šajā laukā un telpā. Mēs esam šobrīd vienotā gaismas līnijā, man saka, ar darbu, kas notiek Izrēlā, pateicībā.
Tad caur jūsu lauku paralēli notiek darbs un process arī ar Izraēlas lauku un zemi. Sēk kamistru, venustru, ir Sīrijus magerāciju. Un ienākot šajā tīrgaismas laukā, kurā jūs nokļūstat, paceļoties pa šīm gaismas repēm, pirmais, kam jūs ļoti izteikti ejat iekšā un ar ko jūs saplūstat, tas ir Leidīnādas apziņas gaismas lauks. To var sajust ļoti blīvi, ļoti biezi. Ilariona lauks, viņš tā kā plašāk, caurstrāvojošāk, mazliet, gribas teikt, grūtāk tverami, jo tas ir tik pirmatnējs, dabiski, tīrs, ekoloģisks veselības stāvoklis, kas neprasa kaut ko dziedināt, atbrīvot vai integrēt, jo tas ir pats pirmatnējākais, tīrais, šis te neitrālais, gribas teikt, normāls, absolūts veselības stāvoklis, jebkurā līmenī, kad mēs esam tik ļoti ar daudz ko, gribas teikt, caurslāņoti, kad uzreiz pirmo ir diezgan grūti to sajust un savienoties, bet šajā ierakstā tas paliek, un katrs, kas sajūtīs vēlmu atgriezties tajā, varēs ar katru brīdi pārklausoties, ieiet aizvien dziļāk un dziļāk. Oriona enerģijas pieslēdzas laukā mīlestībā sveicinām Orionu. Sanatam, sanandam, mitnam, strā. Ediati laija, natikai, eri aigaija. Un tas, ko viņi rāda šajā tīrgaismas laukā, tad sajūtat sevi kā uz tādas baltas, milzīgas platformas esam, ir jāatrod sava spēja savibrēt ar Leidiju Nada un Leidiju Venēra, dieviete Venēra, šo tīrgaismas mīlestības tādu vieglu, plūstošu caursamību, kas paceļ šo te spēju, atver spēju patiesāk, dziļāk, skaidrāk just šo tīri Ilariona klātbūtni un šo Ilariona dziedinošo gaismas templi. Dziedinošo varbūt nav īstais vārds, patiesā, tīrā, pirmatnējā, dievišķā veselības stāvoklī vibrējošo gaismas templi, tā es viņu varētu nosaukt. Tas ir tas, kas atklāts caur mani, caur manu kanālu. Kāds cits varbūt redz savādāk, bet tas ir tas, ko es caur savu frekvenci, caur savu vibrāciju tveru, ko man rāda un ko man ir svarīgi nodot un pateikt šajā brīdī. Vērojiet katras sirds gaismas laukā, kāda procesa jums notiek šajā te gaismas platformā, kurā šobrīd cauri visam strāvo Leidija Nada un Leidija Venēra. Tiem, kam varbūt grūtāk vizualizēt, bet arī tiem es ļoti lūdzu neatmest savu spēju un ticību redzēt, neatmest savu šo te ticību spēju ieraudzīt, jo ieraugot ir vieglāk tā kā sajust integrēt, jo mums tomēr ļoti prasa šī te redzes maņa savu. Un mēģiniet vienkārši skatīties, šajā laukā ir tāda kā gaismas kalni uz augšu un uz leju mums rāda, cik ļoti mēs esam gājuši augšā, lejā, un cik ļoti šobrīd tiek tas tā kā, tā lielā līkne ar lieliem kalniem, lieliem tā kā balansēta un līdzināta, lai ietu maksimāli tīrākā pirmatnējā neutralitātē, caur kuru mēs varam aizvien skaidrāk sajust šo tīru, dievišķas veselības, mīlošo klātbūtni Ilariona gaismas templī. Ilariona gaismas templī. Viņi saka, stāsts par Ilarionu nav stāsts par dziedināšanu, tas ir stāsts par atgriešanos patiesā veselumā, veselībā, veselīgumā, vienotā, veselā stāvoklī, visos līmeņos, visās dimensijās, laikos un telpās, tik cik vien tas ir iespējams ar visu mūsu šī brīža apziņu. Ielpo un izelpo. Ļaujies šim nobalansēšanas procesam, kas iet cauri Venēru un cauri Nadu.
atbrīvo, izelpo visu lieko, visu nevajadzīgo. Mūžīgas mīlestības gaismas mestri. Un aizvien vairāk pastiprinās lauka absolūta klātbūtne. Un iesākas un iet aizvien plašumā šī horizontālā bezgalības zīmes astotnieka tāda tā kā kustība enerģētiskā. Tas veicina jūsu katra atmošanos, jūsu iedzimtajā, patiesajā, tīrajā, veselības apziņā, vienotības un vienotuma apzinātībā. Saka, tīra absolūta klātbūtne. Koenerģizācijas process. Koherence. Būt vieli ministru. Reģenerē šūnu membrānas, šūnu kodola būtība mainās. Tiek veicināta, cik iespējams katra laukā šī te līdzsvars un vienotības starp jūsu dažādiem līmeņiem, starp jūsu dažādiem ķermeņiem. Viņa saka, jūs varat vai nevarat uztvert to šajā brīdī, neatkarīgi no tā, process notiek ļoti padziļināti. Tiek rādīti tādi kā zelta sakrāli, tādi gaismas, kā vijumi, pinumi, kā tādi labirinti, varbūt kāds to savā laukā var redzēt, tas ir tāds dziļi enerģētisks process, kas notiek šūnu līmenī. Mihails Aldebarāns, vienotība, veselums, koherence, koenerģizācija. Un sajūt šobrīd šo lauku, kurā tu esi, ka viņš tā kā līdz pusē, līdz viduklim piepildās ar tādu absolūti caurspīdīgu dzidru, kā kristālisku, plazmatisku, kā ūdeni. Tādu izteikti tādu ūdenīgu plūsmu, ar tādu vieglu silganu, tādu caurspīdīgumu. Un šobrīd leidīja tas enerģijas caur šo tīri plazmatiski kristālisko ūdeni vada plūsmas, attīrošas jūsu sakrālos kanālus un centrus, līdz pat augstākajam. Noņemot vecos nospiedumus un aizspriedumus, kas traucē sajust patiesu, tīru vienotības stāvokli visos savos līmeņos, ķermeņos, šo saikni. Notiek disbalansa, enerģiju transformācija, atbrīvošana. Lēdī Nada lauks ir šajā brīdī ļoti tīri dziedinošs, pie tīri frekvences atpakaļ vedošs. Un visu laiku brīžam tā kā no augšas fonā tā viegli, tā kā tāds pirmais sniedziņš, viegls, tāds balts pūkains mazām pārsņām, tā kā vēl mazliet dziļāk ieiet šis Ilariona dziedinošais pieskāriens. Ja tā var izteikties, ja patiesā, veselīgā, tīra vibrācijā mūs atgriezošs šis te lauks, viņš tā kā vēl mazliet,
un vēl mazliet, tā kā vieglāk. Ir tie no jums, kam visdrīzāk ir arī ļoti padziļināta saikne un sadarbība ar Ilarionu cauri laikiem un telpām, jūs viņu sajūtīsiet savādāk. Iespējams daudz stiprāk, daudz skaidrāk, ja? Bet šis ir domāts visiem, arī tiem, kam nav padziļināta saikne. Ja? Katrs vērojiet savā sirdsgaismas līmenī. Galvenais mīļās gaismas būtnes ticiet tam, ko redzat, ticiet tam, ko sajūtat, sadzirdat. Jūs ļoti bieži man sūtat vēstules, kurās jūs rakstat, tu teici to, bet es redzēju to, gan jau, ka nebija taisnība, gan jau, ka tu teici taisnība. Mīļie, mums katram ir sava gaismas dimensija, kurām ir savs vienojošais elements, bet jebkas, ko tu redzi, sajūti, pirmkārt notici sev. Tātad, ja tavā laukā to rāda, tātad tas ir. Un kaut kādu iemeslu dēļ tas ir klātesošs. Un tev nevajag neviena cita apstiprinājuma vai īkšķīti, ka tev tas ir pareizi. Ja tu to redzi, tātad tā tas arī ir. Kāpēc, lai tu sevi apšaubītu? Mums tas monātiskie aspekti. Sirds monātiskā gaismas grauda izgaismošana notiek ar katru brīdi aizvien vairāk, kad sajūt, ka no sirds telpas tāds pārdievišķs gaismojums. Vien, kad ierauga svēto kādu to gaismu, kas uzplaiks, viņa tā kā veras vaļā no sirds gaismas centra vēl, ja? Viņa saka, aud savu gaismas audeklu pats un pati. Vīj savu gaismas viju, darini savu ceļu, veido savu esību tagad un šeit un tagad, brīnišķā, tik ļoti dzidrā, mirdzošā, unikālā, neparastā, tīra absolūta gaismas frekvence, kas izpaudus sevi tagad šeit, šajā gaismas templī, kas ir tavs fiziskais ķermenis, tagad un šeit un tagad. Mūsu tas dziļfrekvences skanējums. Klausies to skaņu, kas šobrīd tev iekšā skan, ieklausies. Ja ne pirmajā reizē, varbūt skanēs pārklausoties, mēģini sadzirdēt kaut vai vieglu tādu dūkoņu, sanēšanu. Mana gaismas frekvence. Dzirdu, kā tu skani. Šobrīd ļoti laukam cauri Sanata Kumara, Lady Venus Kumara, Aldebarāns. Vispār tas darbs, kas ir ilgtermiņā notiek no Aldebarāna šeit uz planētas Zeme, ir tāda kā šī pirmatnējā, viņi to sauc arī pie kolēģiem, esmu to dzirdējis par šī ēdenes dārza, savu veidu tādu kā atjaunošanu jaunajā, šajā mūsu Zemē, jaunajā esamībā. Tas tā kā tīri kristāls, kas ļoti manā laukā rādas smaragdzaļos, tādos, gribas teikt, briljantīgos, dimantīgos mirdzumos un toņos. Tā kā karkasa, jeb tādas pamatstruktūras, tādas tā kā atjaunošana. Viņš rādas ap Zemi kā tāds dažādu līniju smaragdisks lauks, kur pa brīžam vēl kaut kādi fragmenti nav, un viņi tā kā pamazām tiek pēc iespējas atjaunot, ielikt, lai tādu tā kā pirmatnējo tīro šo, nav nosauks viņa par ēdenes dārzu, jā, labi, tiek tā kā atjaunots šis stāvoklis, un tas ir tas, ko daudzi mēs arī ar katru brīdi spējam šo zaļo, tīro mīlestības frekvenci sajust aizvien vairāk un vairāk. Man jāsaka, arī pirms braukšanas uz Krētu man tāda ļoti kārtējo reizi vienkārši brīvplūsmas pieredze, kad kaut kur, kādā no grupām, kurā es esmu, kur notiek kaut kāda sarakstes, kāds bija ielicis ļoti skaistu zaļu bildi ar tādu ļoti skaistu zaļu vīrieti, līdzīgi kā jūs varat redzēt šeit, sākotnējā bildē, ar šo skaisto kalna ceļu.
Un nebija rakstīts, kas tas ir. Un es jūtu, ka man viņš tik ļoti vibrē, viņš tik ļoti aicina. Vienkārši bildi un bildes ir tik ļoti runājošas reizēm. Viņas tik ļoti pēkšņi var kaut ko atvērt. Ja? Un aizvien vairāk šis zaļais kopā ar zeltu, ja šī tīra atgriešanās patiesajā veselības, veselīguma vienkopuma stāvoklī. Un kā gadījās, kā ne, pienāca šis krētas brauciens, un atkal šī zaļā bilde manī virmo, un es vienkārši caur meklētāju atradu, ka tas ir no sakrālajām kārtīm, zem kuras apakšā rakstīts Hilarions. Es nezināju, es vienkārši ieraudzīju, oh my god, atkal, ja sakrīt vienkārši tās bildes, viņas runā, vibrē, aicina, un tad atverās, un izrādās, jā, viss bija pareizi jūt, pareizi redzēju, vienkārši nezināju, kas tas ir, un tā mums daudziem bieži. Un es pateicos par šo smaragdu tīru klātbūtni. Es ticu, ka tas arī ir šis pirmotnējais. Gribētos atrast viņam citu nosaukumu, bet zemes pirmstruktūra, veseluma, kopuma, pirmformatācija tāda, šīs smaragda, dimanta, zeltaini, sakrāli, alhķīmiski, zaļais lauks. Ieelpo, izelpo. Ir nodots tas patiesais tīrais savienojums tavā laukā, kad šajā brīdī tas bija iespējams, kāda blīva enerģija aizgāja apakšā pirmajā, otrajā centrā. Izelpojam, sajūtam, pieņemam, pateicamies. Un aizvien cauri visu laiku iet šīs sakrālās, horizontālās, bezgalības zīmes, šie astotnieki. Aizvien pārklimatējas šie pirmie elementi. Atjaunojas, saliekas tā kā pa jaunam, gan mūsos, gan planetāri. Noslēgumā Dieva Gaija, Dieva Reija, Dieva Sofija. Aldebarāna dziļbūtība. Caur to atjaunojas tas pats dziļākais, kas ir katrā šūnā, katrā molekulā. Patiesais, tīrais, pirmotnējais, šis te veselums, vienkopums. Tā ir arī brīvība iziešana no ļoti daudzām dažādām sistēmām, arī tās, ko mēs uz zemes šeit saucam par dziedināšanas sistēmām, jo, droši vien kāds ceļa gabaliņš vēl mums līdz tam jāiet, bet vienkārši, lai apziņā vismaz kaut kur ieskanās tāda opcija, kad, esot savā tīrā, dievišķā, gaismotā veselumā, mums nav vajadzība neko dziedināt, neko kārtot, neko ārstēt. Mēs esam šajā ekoloģiskajā, patiesajā, pirmotnējā, tīrajā, radītajā stāvoklī. Es domāju, ka mēs aizvien vairāk uz to virzamies, un droši vien tie cilvēki uz zemes arī, kas ļoti ir apzināti dziļos, garīgos tādos, procesos, praksēs, cik pieredze rāda, novērojas, ka viņi slimo aizvien mazāk, aizvien retāk, ir lielāka izturība pret visiem, stihijskiem procesiem, lieliem augstumiem, karstumiem, vēl kaut ko, jā. Jūs ziniet, viņi rāda tādu interesantu lietu, kad it kā to lielo ceļa gabalu ejot, kādu mēs daudz esam gājuši, mēs no vienas puses mēs esam tā kā savākuši ļoti, ļoti daudz šo te gaismas sēklu, gaismas pērļu, no kurām atkal tālāk var augt jauni gaismas ziedi un koki, un vienlaikus tas kaut kādā mērā tomēr ir arī
nesis tādu savu paliekošu efektu arī uz šīm te fiziskajām mūsu izpausmes formām. Droši vien ne tikai šajā dzīvē, bet arī citkārt un citējādi. Un tas kaut kā ir novedis līdz tam stāvoklim, kad apziņai ir grūti pacelties uz tādu sapratnes līmeni, ka tu vari jebkurā brīdī atgriezties dievišķā veselumā, veselībā un līdzsvarā. Ja? Kad ir tāda sajūta, ka vienalga, lai kas, bet ir visādas vainas, problēmas, slimības, ja ne fiziski, tad mentāli, emocionāli. Ja? Un šis ir tāds pakāpenisks, ja? Jo, ir daudz, varbūt, kas ir gatavi, kas var strauju lēcienu veikt, bet tomēr vairumā mums ir tāds pakāpenisks atgriešanās process pie šīs apzinātības, kad mēs esam veselums, mēs esam veseluma daļa, kas veidota pēc avota principa, mēs esam vesels katrs savā būtībā, vesels, veselībā, veselīgumā, vienkopumā, ja? Un jo lielāka, man saka, Leidija Nada, neatdalītības šī te esības stāvoklis un arī, protams, sajūta no avota, jo lielākā veselumā, veselībā un vienkopumā mēs katrs esam, kā vienota vesela šūniņa, un jo mazāk ietekmē šie neekoloģiskie kaut kādi nedabiskie stāvokļi, jo tas ir dabiski būt veselumā, veselībā. Ja? Un tāpēc tas, ko es caur savu lauku redzu, ka šis Ilariona lauks, šis templis, šis stāvoklis, būšana tajā ir pamazām, solīt pa solīt, tāda rāda kā tādai pa mazai, vieglai, lēnai, dziļai ieelpai, izelpai, kad vēl solīti, jā, atgriešanās, jo tas ir tāds milzīgs apziņas pārformatēšanas process, jo mēs esam tas, ko mēs un kā elpojam, mēs esam tas, ko un kā mēs un cik ēdam, mēs esam tas, ko un kā mēs kustamies, mēs esam tas, ko un kā mēs domājam galvenokārt, ja? Un tas viss vienlaikus prasās pārformatēties, un šodien pietiekami daudz tādas miedarbības ir visos līmeņos, un padziļinātā, ka šī tīra ekoloģiskā veselības stāvokļa integrācija mūsu apziņā un laukos šeit, bet ir vēl kāds ceļa gabaliņš ejams. Viņa saka, Ilarions modina un modinās jūsos katrā šo tīra apziņas gaismas telpu. Viņa saka, tas ir tāds veselumā, veselībā atgriešanās cikls šeit uz planētas Zeme, ko iet gan iedzīvotāji, gan planēta. Atveseļošanās process, gribas teikt, pat ne tā kā dziedināšanas, bet atveseļošanās process. Tas prasa diezgan daudz spēka, tas prasa arī diezgan daudz uzrīkstēšanos, viņa saka, noticēšanu. Noticēšanu sev un noticēšanu neiespējamajam, neredzamajam, nezināmajam, vēl neatklātajam. Bet tam, ko tu savotu, sajūti, ka tas ir. Ja? Tas prasa patiesu tīru pazemību, noliekšanos tīra avota, tīra sava gaismas lauka priekšā. Tas prasa patiesu tīru sirds lauka vienotību ar sev līdzīgi domājošajiem, darošajiem un vienu ceļu ejošajiem. Mums katram ir savādākas kurpītes, mums katram ir savādāks solis, savs pēdas spēks, savs ātrums, bet mēs visi esam viena ceļa gājēji. Gribas teikt, ka šajā brīdī tas, ko man rāda, ir nevis meridiānu pārformatēšana, bet meridiānu nomaiņa. Jā, atkal gribas teikt, cik tas ir iespējams, cik prāts tam var noticēt, jā, bet ir tāds meridiānu nomaiņas enerģijas, formatējas jauna apziņas telpa, tīra, dzidra, ne ar ko nesabojāta, nesasmērēta, neaizduļķota. Un šis tīrais gaismas apziņas lauks, tas ir mūsos katrā, jūsos, tevī, manī, mūsos, visos. Un viņš aicina tikai un vienīgi pievienoties. Savienoties, nekas patiesībā pat vairāk nav jādara. Jāspēj ieiet šajā vienapziņas gaismas telpā un templī. Šis ir vienotības apziņas templis un telpa. Vienotības apziņas gaismas lauks. Un šis jaunais gaismas meridiāns, viņa saka, kas aktivizējās katrā šajā brīdī, arvien vairāk un vairāk. Tas ver vaļā sakrālās sirds gaismas durvis, aiz kurām ir patiesā dievišķā alhķīmija visā savā dziļumā, plašumā un bezgalībā.
Un tu, kas esi gājis un gājis šo bezgalīgo garo, tik pagāto ceļu, esi prasījis tik ļoti daudz. Tu stāv pie šīm durvīm. Un šīs durvis gaida, lai tu tās atvērtu. Lai svētīti katram mūsu alkķīmiskie dziļbūtības procesi, veseluma vienotības kopapziņā, svētībā, gaismā līdzsvara, sakrālās, mīlošās, visuma, bezgalīgās, tīrgaismas būtnes un būtības. Un noslēgumā Afrodīte ir laukā, jo arī viņa šeit ir Grieķijā ļoti klātsoša. Poseidons, protams, te ir ļoti daudz jūras un ūdeņu. Centurions, centaurs alfa ir klātesošs. Manā laukā ļoti bieži nāk ar vārdu centurioni. Alfa centaurs. Sandabarasta, Ievinastra. Tāds ļoti sakrāls enerģijas noslēgumā, tādas svētības enerģijas. Svēts, svēts, svēts ir katra viena sirds spēks. Sirds jauda, drosme un uzdrīkstēšanās. Esi, tici, ej, dari, vari, plūsti. Tu esi, tu esi, tu esi. Mūžīga, tīra, bezgalīga, mīloša, patiesa, dievišķa gaisma, klātsamība. Tagad un šeit, šeit un tagad. Afrodītes klātsamība nolīdzsvaro lauku, sabalansē telpu. Un tā palīdz vijīgi ievīt šīs visas enerģijas mūsu katra struktūrā. Attiecība visiem līmeņiem, visām grupām, visām sistēmām, skolotājiem, civilizācijām, visām mīlestības gaismas būtnēm, būtībām. Viņi rāda, ka vienmēr atceries, ka tavā sirdī pagaidām kādu laiku būs šis sakrālais zelta trīsstūris, kas sastāv no Lady Nada, Saint-Germains un Ilarions. Un katrs jūs ar laiku redzēsiet savā telpā šo trīsstūri transformēties, bet viņš ļoti spēcīgā zeltā mirc, ja? Tā kā tāds trīsstūris iekšā. Un viņam ir savas īpašas funkcijas jūsu katra laukā atbilstoši tam, cik jūs katrs esat spējīgs to uztvert, atvērt, integrēt, jo visiem un katram viss tiek dots pēc spējas saņemt. Ja? Bet viņš tā kā tāds zelta brīnums, kur tā kā var pabīdīt uz noteiktām attiecīgām daļām, ja tā var izteikties. Un notiek attiecīgi atkal kaut kādi jauni, savādāki, dziļi procesi. Tur ir sakrāls savu sirds gaismas svētvietu, kā tādu gaismas brilliantu. Jā, man tieši tāds brilliants tev uz galvas stāv, kur pie sirds priekšā pielikšu. Jā. Tas darbiņš, ko darīja Alfa Centaurs, es mīļi ar, teiksim tā, nemēģinu vairs pēdējā laikā katras struktūras, kas ienāk vissmalkākos darbus izkomentēt, jo tas tikai ļoti novērš uzmanību, mēģinot to izsekot un izpētīt un beigās pazaudēt to savu dziļu koncentrāciju. Bet tas, ko darīja Alfa Centaurs, viņi vispār kā aizvien rāda manā laukā, ļoti strādāja vispār smadzenēm, ar galvu, šo apziņas lauku. Un viņi atvieglo smadzenēm un neironiem spēju uztvert ienākošo enerģiju un ienākošo informāciju. Ja?
vienlaikus tā kā aktivizē spēju saņemt, un vienlaikus tā kā atvieglo noņemot nevajadzīgos aizspriedumus un blokus, kas tā kā palīdz vieglāk sajust visu to, kas šodien tika nodots un aktivizēts. Svētī pateicība no skrētas mīļgaismas mīlestības telpas, pateicībā visām pavadošajām gaismas būtnēm, būtībām, struktūrām, bezgalīgām mīlestībām noliecos, pateicos. Esam, elpojam, mīlam, ejam, daram. Pateicībā, 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 mīlestība. Un lai katrs iet savā laukā, telpā un doties savos gaismas darbījos. Plūstam. Jā, un pateicībā par jūsu īkšķīšiem un laikiem zem katra video, tas palīdz viņam iet plašumā, un pateicība par katru komentāru, kurš sastāv vismaz no 5 vārdiem, jo to YouTube uzskata par komentāru, tas arī ļoti daudz dod šiem te video, lai tie nonāktu pie cilvēkiem, kur jānonāk. Lūk, mīlestībā.